Labvakar! Tikai tā mēs kopā vēl varam būt. Un man ir liels un prieks, gods un sveikt jūs visus Dzintara koncerta zālē un Latvijas televīzijas tiešraidē, kur tiekas roka leģendas ar jaunajām zvaigznēm 6. Latvijas radio jauno izpildītāju konkursā. Jaunās zvaigznes! Ar jums kopā šovakar būšu es, Haralds Burkauskis, bet šeit mēs varam būt, jo tieši jūrmalnieki ir tie, kas jau daudzus gadus rūpējas par to, lai paši skaistākie koncerti notiktu tieši šeit, uz šīs vēsturiskās skatuves. Tāpēc vispirms vārds Jūrmalas pilsētas mēram Raimondam Munkevicam. Sagaidām ar aplausiem! Labvakar, konkursanti! Labvakar, žūrija! Skatītāji! Es jūs sveicu jūs Jūrmalā. Es šodien jau stāvu otro reizi šīs skatuves, jo Jūrmala ir pārņēmis šodien latviešu roks. Jūrmala ir slavena ar savu aktīvo koncertu dzīvi, bet šodiena ir īpaša, jo tas ir mūsu latviešu roks, kas vieno visu paudžu latviešus. Jā! Un, protams, kur tad notiks šim festivālam, ja ne vietā pie jūras, kur ir brīnišķīgs priežu gaiss un šī brīnišķīgā koncerta zāle. Tā ir Jūrmala. Es jūs uzaicinu arī būt Jūrmalā rīt, kur mēs oficiāli atklāsim peldsezonu, kur jūs varēsiet rīt pavisam droši nopeldēties jūrā. Bet šovakar es novēlu visiem parādīt to, ko katrs bija iecerējis, un žūrijai labu izturību, īpaši Maijai Lūsēnai, kā vienīgajai starp šiem skarbajiem žūrijas vīriem. Labu veiksmi! Paldies! Paldies! Aplausi Jūrmalas pilsētas mēram Raimondam Munkevicam! Bet pirms mūsu roka leģendārie mūziķi kāps uz skatuves, lai ieskandinātu šo koncertu zāli kopā ar jaunajiem dziedātājiem. Ļaujiet man stādīt jūsu priekšā leģendārāko un kompetentāko žūriju, kura vērtēs latviešu skaistāko roka dziesmu jaunos izpildītājus. Un tieši šajā vakarā ir Igo! Juris Kulakovs! Guntārs Račs, Guntis Veits, Maija Lūsēna, Niks Matvējevs, Mārtiņš Brauns, Aleks! Ainārs Brīze! Un, protams, sveicim ar aplausiem arī konkursu direktoru Lailu Ilzi Purbalieti! Jau gandrīz mēnesi Latvijas mūzikas mīļotāji varēja balsot par saviem jaunajiem dziedātājiem, jaunajām zvaigznēm interneta portālā Delfi. Šobrīd interneta balsojums jau ir noslēdzies, bet telefona balsojums gan šīs tiešraides laikā turpināsies pa ekrānā norādītajiem tālruņa numuriem. Visi balsojumi tiks apkopoti un tieši tādā veidā tiks noskaidrots gan Grand Prix, gan arī visu pārējo balvu ieguvēji. Balvas, jāsaka, šogad ir sarūpētas tik bagātīgas, ka daudzi noteikti šobrīd vēlētos atrasties jauno zvaigžņu vietā. Bet tieši šie 8 finālisti, kurus tūlīt dzirdēsit, ir izturējuši milzīgu konkurenci, parādījuši smalku mūzikas izpratni un uzticību tās patiesajām vērtībām. Šobrīd noklausīsimies 8 finālistus un tad aicināsim uz skatuves mūsu supergrupas. Tātad koncerta laikā balsojiet pa ekrānā norādītajiem tālruņa numuriem, tā izrādot savu atbalstu un simpātijas kādai no jaunajām zvaigznēm. Kā pirmā konkursā uzstāsies jaunā dziedātāja no Aizkrauklis Līga Mišenko! Līga gan tikai nesen ir sākusi mācīties dziedāt, bet nebeidz pārsteigt savu skolotāju Arturu Mangulu ar savu centību un tehnisko varēšanu.
Un to varēsiet novērtēt arī jūs šobrīd, šeit un tagad. Dzintaru koncertzālē Līga Mišenko! Varat raudāt, varat smijāt, man ir zirgs, kas naktī dzied. Rararī, ralala, varat raudāt, varat smijāt, rararī, ralala, man ir zirgs, kas naktī dzied. Līga Mišenko! Un tagad es lūkšu sagaidīt Līga vēl lūdzu neej prom no skatuves. Līga, sagaidīsim arī žūrijas vērtējumu, jo arī viņam ir kas sakāms par tavu sniegumu šovakar. Lūdzu, Bargie! 9 ar plusu, 8 ar plusu, 9, 8 ar plusu, 8 ar plusu, 8 ar plusu, 10, 8, 9. Šķiet lielai daļai no šeit klātesošiem vēl varētu būt labā atmiņā Igo veiksmīgā uzstāšanās uz šīs pašas skatuves jauno izpildītāju konkursā ar nosaukumu Jūrmala, ar Raimondu Paula, kā tanīs senā dziesmā. Šobrīd uz skatuves baušķinieks Pēters Upelnīgs, kurš izpildīs šo pašu dziesmu šovakar koncertā Jaunās zvaigznes roka leģendām.
šurīt jau viņa paņemta. Lūk, vējienās, jau lapas nosakušās, cauri gulās, projām un skūpstenos, noskūpstītas lapas no rīta, šai rudenī, ko nebūs ņemti šo rudentiņu, šo rudentiņu. Jāņem būs sūrā, ugunsko kūra, šai rudenī, sūrapsko lejā, zivējot vējā, ik rudentī. Būs jāzīvē, kā tanī senā dziesmā, tā nākotnē, kas nezināma nāk. Būs jāiekur tā Rīgas uguns rūktā šai rudenī, kas šāda atkal dzīvēt tiek. Jo vējienās jau lapas nosarkušās, cauri gunās, projām un skūpstenos, noskūpstītas lapas no rīta, šai rudenī, ko nebūs ņemti šo rudentiņu, šo rudentiņu. Jāņem būs sūrā, ugunsko kūra, šai rudenī, sūrapsko lejā, zivējot vējā, ik rudentī. Šai rudenī, ko nebūs ņemti šo rudentiņu, šo rudentiņu. Jāņem būs sūrā, ugunsko kūra, šai rudenī, sūrapsko lejā, zivējot vējā, ik rudentī. Šai rudenī, ik rudentī. Šai rudenī, sūrapsko lejā, zivējot vējā, ik rudentī. Paldies! Pēteris Supelnieks no Bauskas. Paliec gan vēl lūdzu, jo atceraties, kāds toreiz bija žūrijas balsojums, kad uz šīs skatuves šo dziesmu izpildīja Igo. Kāds tas būs šovakar, to mēs tūlīt uzzināsim. Lūdzu, žūrija, jūsu vērtējums. 8 ar plusu, 8, 8, 8 ar plusu, 10, 9, 9, 8 ar plusu, 8 ar plusu. Paldies! Jaunās zvaigznes jau ir iestudējušas arī vairākus mūziklus, kuri sajūsminājuši skatītājus pārpildītajās zālēs 40 izrādēs Vēp kultūras pilī. Tāpēc tagad uz skatuves es aicinu Rūtu Dūdumu, jauno zvaigžņu teātra aktrisi. Viņa izpildīs dziesmu Lai lietus līst! Rūta!
Rūta Duduma. Rūta, lūdzu, neaizēj ar savām meitenēm. Ja lietus līst, tūlīt pārlūkosim, vai nebūs arī kāds pērkona grāviens no žūrijas puses. Lūdzu, jūsu vērtējumu. 10. 9 ar plus, 8 ar plus, 9, 9, 9, 8 ar plus, 8 ar plus un 8. Rūta Duduma. Bet tagad aicinu uz skatuves liepājnieci Madaru Kiršu, kur izpildīs vienu no skaistākajām latviešu dziesmām Saldus saule. Nokļūšana konkursu finālā viņai pagaidām ir lielākais sasniegums, bet nenoliedzami savu turpmāko dzīvi viņa jau ir nolēmusi saistīt ar mūziku. Madara Kirša! Pār koncertu skokiem austoši, visur līdzi man bijusi mana zelta kontrabanda, mana kabatas baterija. Saule, ko vienreiz var iegūt, saule, ko nevar vairs zaudēt, saule, ko vienreiz
Madara Kirša no Roka galvaspilsētas Liepājas. Vai saulīte žūrijas izskatā arī uzsmaidīs, to mēs tūlīt uzzināsim. Lūdzu, žūrija, jūsu vērtējumu. 9, 9, 8 ar plusu, 7 ar plusu, 8 ar plusu, 8 ar plusu, 10, 8 ar plusu un 7 ar plusu. Madara Kirša. Bet konkursā jaunās zvaigznes roka leģendām piedalās ne tikai solisti, bet arī grupas. Un grupa Pozitīvs no Valmieras šķiet varēs ar laiku mēģināt atstāt līdzīgas paliekošas pēdas kā grupa Kosmos, izmēģinot savus spēkus a capella dziedājumā, bet vēl ne šovakar. Viņu izpildījumā, kad saule riet, Pozitīvs Valmiera! Kad saule riet, deg jūra un blāzmaini mākoņi zied. Kad saule riet, vēl saulstaru taku līdz apvārsnim iet. Bet līdzās dēlnē, kur sātums nāc viens solis un dziļumā. Tu nogrimsi atpulgam līdz. Vēl saulstaru taku līdz apvārsnim Kad saule lēc, tu līdzi ar sauli no tumsas beidz. Kad saule lēc, tu iznāc no tumsas šai pasaulē. Un atkal tik plāns ir kaut gaismas ceļš, gaismas ceļš. Bet līdzās ēna, ko neatšķir pat saule no tevis nos. Kad dienā jau Kad saule riet, deg jūra un blāzmaini mākoņi zied. Kad saule riet, vēl saulstaru taku līdz apvārsnim iet. Kad saule riet, kad saule riet, kad saule riet, kad saule riet.
saule riet, kad saule riet, kad saule riet, kad saule riet. Pozitīvs! Valmiera! Tālu neiet. Vēl atlicis uzzināt, ko par jūsu sniegumu saka žūrija. Lūdzu, jūsu vērtējums. 10, 9 ar plus, 9, 9, 8 ar plus, 8 ar plus, 10 ar krustu, 9, 7. Pozitīvs! Atgādināšu jums, klātesošiem un arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka pagājušajā gadā jauno zvaigžņu Grand Prix aizceļoja uz Lūdzu grupai Cielaviņa. Un jāsaka, tas nebija vienīgais gads, kad konkursa žūrijai nācās vien pabrīnīties, lai neteiktu vairāk par to, ko spēj vokāli no Latgales. Un kas zina, varbūt arī šī gada konkursa Grand Prix dosies uz Zilo ezeru zemi. Guna Leščīnska no Lūdzas. Rozā lietus. Mana pasaule atmiņās glīst. Diez vai zini, kā gribētu es, vēl tev pieskaties. Nu jau pagājis vēl viens gads, kopš tās reizes, kad šķīrāmies mēs. Manas domas ap tevi vien glīst, rozā lietus starp mums abiem līst. Tā dzīve tajā, rozā lietus līst. Lūdrā jau gādās, rozā lietus līst. Rozā lietus šodien līst. Mana pasaule atmiņās glīst. Manas domas ap tevi vien glīst. Rozā lietus starp mums abiem līst. Tā dzīve vajag, rozā lietus līst. Lūdzu,
Leščinska no Ludzas. Vai sajūtāt Zilu ezeru zemes brīvos vējus? Gunas sniegumu, protams, vērtē arī žūrija. Lūdzu jūsu vērtējumu. 9, 10, 9 ar plusu, 9, 10 ar plusu, 9, 9, 9 ar plusu, 8 ar plusu. Guna Leščinska. Vai jums patīk Dzintaru koncerta zālē? Vai jums patīk jaunās zvaigznes? Tiešraidi no Dzintaru koncerta zāles turpinām pēc reklāmas. Mēs atgriežamies tiešraidē Latvijas televīzijā no Dzintaru koncerta zāles, kur notiek konkursa jaunās zvaigznes roka leģendām fināla koncerts. Ļausim televīzijas skatītājiem īsti nojaust, kas šeit notiek. Lūdzu, jūsu balsojums! Šī konkursa laikā daudzi tā dalībnieki ir atraduši sev jaunus draugus. Tā Jānis Rugājs no Saldus ir izveidojis attiecības, nevis sakarus. Uzreiz ar 4 Rīgas skaistulēm Jānis Rugājs un grupa 57!
Rugājs un grupā 57. Sapuriniet viņus ar aplausiem, jo vēl viens pārbaudījums žūrijas vērtējumu izskatā viņiem vēl ir priekšā. Žūrija, ko sakāt jūs? 9, 7, 7, 8, 8 ar plusu, 8 ar plusu, 10, 10, 9. Jānis Rugājs un 57. Nu, ko tur liekties, nav vērts. Jāsaka, plāni ir ambiciozi, jo visi jauno zvaigžņu finālisti nolēmuši savu dzīvi saistīt ar mūziku. Un tādi ir arī atraktīvie puiši no Ogres, Blūza brāļi. Visus šos gadus viņi gan atsevišķi, gan kopā ir piedalījušies konkursā Jaunās zvaigznes, un arvien biežāk viņus var redzēt uz lielajām skatuvēm. Šovakar arī šeit, Dzintaru koncertzālē. Ogres, Blūza brāļi! Mirušais gadsimts!